uguns ir tā, kas aizvieto sauli visīsākajā naktī, kura pie reizes ir arī visbīstamākā, jo tad aktivizējas, tā sakot, ne tikai labie, bet arī tumsas spēki. Un līdz ar to ugunī ir jābūt iedegtai vēl pirms saules rieta, un ugunī jāizvelk, tā sakot, tai degšanai līdz saules lēktam vismaz. Latviešu tradīcijās ugunskuriem ir dažādi veidi. Viens no tiem ir uguns virs zemes, kas parasti ir sakrauta no malkas, bet, teiksim, viena no simboliski svarīgākajām ugunīm ir tā, kura tautā pazīstama ar nosaukumu pūdele, kas ir gara kārts, 4-5 metri garumā, ierakta zemē. Kārts galā ir vai nu ratu rumba, uz kuras sakrauta ir malka, vai arī muca nostiprināta kārts galā, un tajā mucā ir sveķaina malka ielikta. Ugunskurā vajadzētu dedzināt dabisko koksni, zarus, malku, ķīmiski neapstrādātus materiālus, jo tad, kad mēs dedzinām ķīmiski apstrādātus materiālus, tad tur rodas videi kaitīgas vielas, izdalās uzreiz gaisā, ko mēs varam ieelpot, vai arī, kur nonāk vidē, un pēc tam jau caur barību mēs viņu apēdam vai arī ūdeni izdzeram. Plasmasu dedzina viņa sadeg pie ļoti augstām temperatūrām, pie 1000 grādiem speciālās krāsnīs. Kad plasmas dedzina ugunskurā, ugunskura temperatūra ir ap 300 līdz 400 grādiem. Un nepilnīgi sadaloties šai plasmasai nonāk ļoti kaitīgas vielas vidē. Un pēc tam jau šajā ugunskurā mēs, ja dedzināsim gaļu, cepsim kartupeļus, tad mēs šīs visas ķīmiskās vielas, kas rada nopietnas sekas veselībai, uzreiz apēdīsim vai elposim. Ugunskuru vajadzētu kurināt ne tuvāk kādiem 10 metriem no ēkām būvēm. Ja? Te gan arī jāstāsta, ja mums ir liels vējš, droši vien šis attālums vēl jāpalielina. Arī ugunskurā tad nededzināt lietas, kas nav jādedzina, jā, tādas lietas, kas var neizmantot arī, piemēram, benzīnu aizdedzināšanai, dažādas degvielas. Ir speciāli šķidrumi droši vien, lai varētu aizdedzināt vai tos pašus skalus izmantojam. Un tad neatstāt šo ugunskuru vienu pašu, kas saka, bez pieskatīšanas, jā. Un sagatavot šo vietu droši vien, kur mēs dedzināsim ugunskuru tā, lai nebūtu iespējama uguns izplatīšanās.